Sveicināti podkastā, jau 8. epizodē. Un šodien pie manis ciemos, es nezinu, vai tā var teikt, vai tomēr mēs esam pie jums ciemos. Certificēts ortodons, certificēts protezīs klinikas vadītājs un mans mentors, dakteris Viktors Auštals. Čau visiem! Varbūt, dakteris, varētu drusku pastāstīt par sevi tiem, kas jūs vēl nepazīst. Kaut ko drusku piebilst pie tā, vai es visu nosaucu pareizi, visus amatus vai vēl kaut kas. Viss pareizi. Es sevi uzskatu vairāk par cilvēku nekā par ārstu. Tā kā tas, cik man ir nosaukumi, vairāk varbūt interesē citus. Man vairāk liekas tas cilvēciskais faktors svarīgs, kuram vienmēr ir jābūt gan profesionālā kontaktā, gan kontaktā starp pacientu un ārstu, gan kontaktā starp kolēģiem, gan ar draugiem un visiem cilvēkiem apkārt. Bet jūs domājat, cilvēki jūs vairāk redzat tomēr kā ārstu vadītāju vai tomēr kā cilvēku? Es daru visu, lai mani redz vairāk kā cilvēku. Tas neizslēdz, protams, profesionalitāti. Medicīnas jautājumos es esmu profesionāls. Komunikācijas jautājumos es daru visu, lai es būtu cilvēks. Ir tā, ka diezgan grūti sevi kaut kā novērtēt, bet varbūt jūs varētu pats sevi raksturot kaut kā 3 vārdos. Pacietīgs, vai neatlaidīgs un pacietīgs ir viens un tas pats. Tas ir jautājums, ko es nezinu, kā atbildēt. Mērķtiecīgs, kaut kur arī slings, kā jau visi. Jautrs. Jautrība gan mazinās ar laiku, bet domāju, ka tas man palīdz tikt cauri dažādām dzīves situācijām. Vai ir tas, par ko jūs gribētu kļūt bērnībā, vai jums izvēle būtu citādāk nekā tagad? Man bija 2 izvēles. Bērnībā es gribēju būt par pavāru, par ugunsdzēsēju, un skolā, kad bija jāraksta par to, bija jāuzraksta, kas tu gribi būt, un tad ugunsdzēsējs, acīm redzot, patīk sarkanās mašīnas, bet tur bija arī otrs jautājums, kāpēc? Atbilde bija fantastiska. Es atceros vienu līdz šim brīdim, jo mums izdalīja pēc tam tās lapiņas. Jā. Gribu kļūt par ugunsdzēsēju, jo patīk skatīties uz uguni. Jā, tā kā, īsti neiet 2 lietas kopā, skatīties uz uguni un būt par ugunsdzēsēju, bet es varētu būt ugunsdzēsēju priekšnieks. Tad pavārs, man brālēns mācījās par pavāru. Un acīm redzot, tā ietekme bija tāda lielāka, un tad likās, ka pavārs tā ir forša profesija. Un tā kā tie bija padomu laiki, un tad manam brālēnam visi vecāki un radi nāca ar saviem ieteikumiem un padomiem. Tad, ja tu būsi pavārs, tu vienmēr būsi paēdis, tu vienmēr būs tev ēdiens. Un, bija padomu laikos tā, ka tas ēdiens nebija gluži tā kā tagad pieejams. Jā, tie ierobežojumi bija, un par to, kad ir itāļu virtuve un japāņu virtuve, mēs pat nezinājām, vismaz es nezināju savā vecumā. Tā kā tas bija, kas ietekmēja to izvēli par pavāru. Tad ilgu brīdi es gribēju būt par aktieri, un skolā pat norganizēju teātra pulciņu. Un biju, galveno lomu spēlēju, mums bija režisors, mums viss bija tā kā vajag, režisors mums bija skolotājs, un spēlēju brālīti Trusīti izrādē, un protams, lielākās fanes bija jaunāko klašu skolnieci. Un tad pagājuši jau bija gadi 10, un kaut kādā pasākumā, es nezinu, vai Pozitīvusā vai kaut kur, nāk pēkšņi meitenes priekšā, ko es nepazīstu, ar teiks, reku brālīts Trusīts, jā, tā kā. Un tad, kad pabeidz vidusskolu, tā doma bija aktieri vai zobārsti. Par zobārstiem tur arī ir savs stāsts. Man mamma ir zobu tehniķis, un viņai bija sava laboratorija. Pirmo kroni es uztaisīju 13 gados, to jau zini jau. Tā kā man nebija daudz izvēles, Varbūt, ka gribējās vairāk par aktieri, bet padevās vairāk
par zobārstu un sāku es ar zobu tehniķiem un tad iestājos zobārstos. Bet, man liekas, es jums jau teicu, ka jums piestāvētu būt aktieris. Es redzu jūs uz posteriem, man liekas, ļoti smuki izskatītos. Es nobijos tajā laikā no finansiālā aspekta. Jā, tie bija 90. gadi un tā finansiālā stabilitāte vai nestabilitāte visā valstī bija tāda, kas šūpojās uz visām pusēm, jo neviens īsti nezināja, kur tad. Visi gaidīja kaut ko skaistu un foršu, jā, bet es teiktu, ka tā zobārsta izvēle bija vairāk tāda tā kā drošības izvēle, jā. Bet par skatuvi es neesmu aizmirsis, jā, tā kā es esmu arī certificēts speakers un uz tās skatuves kādreiz uzkāpjās, jā, tā kā un es teiktu, ka es tur jūtos samērā droši un samērā labi, jā. Tā kā gan lasot lekcijas studentiem, gan arī kolēģiem, gan arī starptautiskās konferencēs. Šobrīd tas ir samazinājies dēļ citām prioritātēm, bet uz skatuves es esmu ticis. Bet tā pārliecība nāk tā kā ar laiku, vai jūs uzreiz tā kā jūtaties komfortabli citu priekšā runāt? Jo man pirmā nodarbība pie studentiem bija, es stāvēju kaut kādas 5 minūtes aiz durvīm, jo es baidījos nākt iekšā. Tam ir jābūt, stresam ir jābūt vienmēr, tas mobilizē, uzlabo uzstāšanos, bet ir dažādas tehnikas, un, kā es teicu, es esmu certificēts speakers, man bija veselu gadu apmācības. Sākot ar elpošanas vingrinājumiem, ar runas vingrinājumiem, ar strukturētu prezentāciju izveidošanu, roku un kāju pareizu pozīciju ar kustību uz skatuves, un kā jebkura profesija, tur apakšā ir algoritms. Visām labām prezentācijām apakšā ir algoritms. Visiem labiem pasniedzējiem, es domāju, apakšā ir algoritms, jā, kuru katrs ievēro pēc savām zināšanām, bet arī strādājot ar studentiem, es daudz lasīju un interesējos par to, kā to nodarbību izveidot interesantāku. Es arī esmu gulējis, protams, studentu nodarbībās, jā, un kamēr studentiem iedod uzdevumu, īcevišķi, ja nodarbība ir 8 no rīta un es esmu cilvēks pūci, tad kamēr ir iedots uzdevums, tikmēr es kaut kur guļu stūrītī un netraucēju, kamēr viņi dara kaut ko. Jā, bet labi, tas vairāk ir uz praktiskām lietām, bet kā es arī kolēģiem, kas tagad uzstājās un ja man prasa padomu, es saku, jā, pirmās 3 minūtes būs stress, varbūt, kad valoda bišķiņ būs savādāka, bet tad, kad tu esi savā tēmā, savā flowā, un tu viņu pārzini, tad es domāju, tā ir bauda. Nu jā, jo tad, kad tu pārzini savu tēmu, tad jā, tas dod arī kaut kādu pārliecību runājot. Par to, ka tu zini to, ko tu stāsti, bet no studentiem mēs pajautāt arī tāds jautājums, ka tu jau nezini, ko atbildēt īsti. Nav jābaidās atbildēt nezināt, ka es nezinu un sagatavoties tai atbildē nākamā reizē. Tas ir arī viens no punktiem, ko man mācīja, kā atbildēt uz jautājumiem, un es joprojām ar pārliecību varu pateikt, ka nav neviens cilvēks, kas zina visu, un tā nav kļūda pateikt, kad es nezinu. Jā, kad es domāju, ka tas pat parāda tavu spēku atzīt to, kad viss nav zināms, bet kad tu tiksi iekšā un es, piemēram, iedziļinos, lai pēc tam varētu atbildēt uz to jautājumu. Vai jums kādreiz bija šaubas par savu izvēli, ka varbūt tomēr ne zobārstniecība, bet kaut kas cits, varbūt tos pašus aktierus pamēģināt? Jā, šaubas ir, es neteiktu, ka visu laiku, bet samērā bieži karjerā, jebkurā profesionālā darbībā ir ups and downs, un tas gan tā kā uztur tonusā, kā jau es teicu, man ir grūti padoties, un vēl es to neesmu izdarījis, bet es domāju, tas ir jebkuras karjeras pamatā. Nevaru atbildēt par visiem cilvēkiem.
vai visi cilvēki strādājot jebkurā profesijā nav domājuši strādāt kaut kur citur un darīt kaut ko citu. Vienmēr aiz kalna vai aiz meža zāle ir zaļāka un ārzemēs ir cits gaiss un tā tālāk, bet tas ir līdz tam laikam, kamēr tur aizbrauc. Sprīdīts jau arī atgriezās atpakaļ, jā, tur, kur viņš bija no paša sākuma, lai gan arī viņam bija iespējas savādākas. Es nevienā mirklī nenožēloju savu profesiju, man ir grūti iedomāties, ko es varētu darīt citu. Es pat esmu domājis par to, vai es kaut ko varētu darīt citu. Es zinu, ko es noteikti nevarētu darīt, strādāt ar cipariem un Excelī, vai arī strādāt ar papīriem un drukāšanu man joprojām ir viens no lielākiem murgiem, ko var darīt ar datoru. Tā kā tās ir lietas, ko es noteikti zinu, ka es nevarētu darīt. Man kādreiz bija doma, ka jebkurš cilvēks var izmācīties un darīt jebko, tad tagad es saprotu, ka tā nav. Ka tomēr ir lietas, kas ir tīri manuālas un kur tas izgudrotāja un interešu skills ir daudz mazāks. Tādu darbu man arī varbūt grūti būtu strādāt, bet tieši pagājušajā nedēļā es stāstīju, mums bija kompānijā draugiem, kad cilvēkam depo ir vienam no cilvēkiem, ko es esmu pamanījis, veikalā depo ir ļoti foršs darbs. Viņš braukā ar lielu dzeltenu miskastī no nodaļas uz nodaļu, un viņš savāc kartonu kastes no visām nodaļām, kas ir iepakojuma kastes. Viņš viņas saplecina un ieliek iekšā kartonu kastēs, un viņš aizbrauc, kaut kur viņas nolikt. Viņš ir siltumā, viņam nav daudz komunikācija, viņš zina, kas viņam ir jādara, viņam nav viens un tas pats darbs, bet es esmu domājis par to, ka kādreiz varētu darīt arī tādu darbu. Bet, komunikācija ar cilvēkiem, man liekas, tas ir daudz tāds sarežģītākā lieta, un arī tas ļoti daudz atņem enerģijas. Bet jums pēc, ko jūs teicat, izklausās, ka jums tomēr patīk vairāk ar cilvēkiem strādāt. Jā, bet no tā piekūst. Piekūst nevis vienas dienas laikā, bet laikam piekūst dzīves laikā. Ir pacienti, ar ko ir, kā ne tikai pacienti, ir cilvēki, ar kuriem ir grūtāk komunicēt, ir cilvēki, ar kuriem ir vieglāk komunicēt. Un tāda viena recepte visiem nav, un arī nedrīkst būt. Nezinu, cik tas skanēs augstprātīgi, bet cilvēki ir jājūt. Ir cilvēks, ar ko var pajokoties un pastāstīt viņam rupju anekdoti. Ir cilvēks, kuram izņemot jā un nē, neinteresē neviena cita atbilde. Kā jebkurš skills arī komunikāciju lielākā daļa cilvēku var iemācīties, bet tas prasa laiku, tas prasa daudz literatūras, tas prasa talantu. Es ticu vārdam talants. Vai tas ir primārs pirms iemaņām? Domāju, ka viens bez otra nepastāv. Es sekoju līdzi, kā daudz cilvēki arī citiem, un viens no tiem ir Simons Sineks. Viņam ir ļoti interesanti raidījumi, podkāsti un uzstāšanos par psiholoģiju, par attiecībām, komunikāciju starp cilvēkiem kolektīvos tieši. Un viņš iedalīja, nevis viņš personīgi, bet tas bija, protams, zinātniski pamatots, viņš iedalīja cilvēkus 3 grupās. Viens bija augsti profesionāļi ar sliktām komunikācijas spējām, tad ir cilvēki ar augstām komunikācijas spējām, bet vāji profesionāļi, un tad ir vidējais average, kas var gan to, gan to. Un tas piemērs, ko viņš lika, bija viņa skatījumā visaugstāk trenētie cilvēki, kas bija Navy Seals, kas ir kareivi, kas ir, kuriem katra kļūda maksā dzīvību.
Un tad viņu izvēles kritērijs ir nepieņemt augsti profesionālu cilvēku bez jūtām, bez komunikācijas spējām, jo viņš izdarīs profesionāli savu darbu, bet viņš nepastāvies par saviem kolēģiem. Un tas cilvēks, kurš ir augstu komunikabls un ar vājām spējām, viņu var uztrenēt daudz vieglāk nekā cilvēkam iemācīt komunikācijas spējas. Tā kā tas zelta vidusceļš, protams, ir pa vidu, mums ir jābūt profesionāliem jebkurā profesijā, tur, kur mēs darām, bet mēs nedrīkstam palikt par neiejūtīgiem kretīniem, kas domā tikai par high professionality. Jā, tā kā man tas ir ļoti svarīgi kolektīvā, un Dr. Līza to visticamāk ir pamanījusi, un nepavēlti arī mūsu klīnikas moto ir profesionāli ar sirdi. Bet, piemēram, komunikāciju to ir grūti iemācīt, bet kā ir ar empātiju? Empātiju var iemācīt cilvēkam, vai tas jau ir vai nav? Nezinu, es nebaidos pateikt, es nezinu, es ceru, kad var iemācīties, bet tas, ko es jūtu arī dzīves laikā, ka, diemžēl, medicīnas darbiniekiem empātija ar laiku zūd. Jebkura profesija kļūst par rutīnu, jebkura komunikācija kļūst par rutīnu, un ja mēs empātiju pieskaitam klāt pie viena no profesionālisma punktiem, tad, diemžēl, ar laiku, pēc maniem novērojumiem, empātija samazinās. Bet es esmu to dzirdējis arī no citiem doktoriem un citiem kolēģiem ar to, ka, sākumā jaunie doktori ir vairāk iejūtīgi un varbūt viņi vairāk arī iedziļinās cilvēku problēmas, bet, ar laiku vai pierod pie tā, vai vienkārši tas, kā jūs minējat, paliek par rutīnu. Un es bieži arī dzirdēju teikumu no tā, ka cenšaties nepalikt kā cietsirdīgi vai kaut ko tādu, bet es nezinu, vai to var tā kā nepalikt tādam. Ja tu visu laiku esi tajā rutīnā, tad tu jau pierodi pie visa, arī pie cilvēku emocijām un tā. Pie tā ir jāstrādā. Mēs pierodam, kā jau es teicu, bet ja pie tā piedomā, un ja tā profesija ir svarīga, tad es domāju, ka var samazināt to savu kretīnismu, teiksim tā, to savu rutīnu un savu atcerēties to dzirksteli, kas ir sākot strādāt par ārstu. Es domāju, labi, tas ir mēs par ārstiem runājam, bet es domāju, ka tas ir jebkurā profesijā. Ja tas ir sākot no pārdevēja, sākot un beidzot ar, kosmiskais inženieris, cik viņam empātija ir svarīga. Gan jau ir, attiecībā ar citiem kolēģiem, ja viņš ir izdomājis to svarīgo skrūvi, bez kuras tas viņa satelītis neuzlies, tad viņš ir malacis, viņš dabūna savus kredītus par to, bet staigāt un visai pasaulē stāstīt, ka bez viņa skrūves nekas nebūtu noticis, tas man ir grūti. Un es domāju, ka tas svarīgi arī ir audzināšana. Ja samākslota empātija ir redzama, man ar viņu ir grūti. Cilvēki cenšas, vai visiem sanāk, tas ir cits jautājums, un tas centības jautājums, man ar to arī tā grūti ir, kad ir kaut kāds līmenis, ko cilvēkiem ir grūti saprast, ka viņi netiek tālāk par kaut kādu līmeni, un es domāju, ka viņiem būtu jāmaina tā savu darbību uz kaut ko citu. Tas piemērs ir gaužām vienkārši. Mums bija viens students, kurš mācījās, man liekas, 5 reizes 3. semestrī vai 4. semestrī. Un es viņam pajautāju, vai tiešām tas ir tas, ko viņš grib. Un viņš saka, ka viņš mēģinot darīt visu, bet viņam nesanāk.
Bet tas bija 5 semestrus, ja es nemaldos, ka viņš bija vienā un tajā pašā kursā. Un, nu, es arī mēģināju spēlēt hokeju, bet es zināju to, ka es nebūšu profesionāls. Un es paliku to, atstāju pat zem hobija līmeņa. Tā kā zināt savas robežas un saprast savas robežas, tas ir grūti. Dažreiz ir jāieklausās tajā, ko saka apkārtējie cilvēki, un ne visus, lai cik tas skanētu brutāli un asi, ne visus sapņus var piepildīt. Piedodiet lūdzu, bet tā tas ir. Jā, bet tur jābūt arī tam balansam, ka jābūt kritiskam pret sevi, bet arī nevajag tā, ka sevi tā kā to pašpārliecību arī kaut kā nomākt, un tas ir diezgan grūti. Ne, pašpārliecību nomākt nevajag. Mums ir jābūt stipriem, mums ir jābūt ar saviem mērķiem, mums ir jābūt savai vīzijai, bet ir arī jāprot apstāties un jāprot ir sevi pārvirzīt kaut kur citur. Jūs arī drusku pieminējat par to talantu, ka jūs ticat talantam. Tas, man liekas, bieži runā sporta par to, ka, jā, viņam tā kā ir talants. Bet vai medicīna arī tāds talants eksistē? Vai tas tomēr tā kā ir disciplīnas un tā kā ieguldīta darba jautājums? Nu, jūs esat ļoti labs piemērs disciplīnai un darbam. Jā, tā kā bez disciplīnas un darba domāju, ka reti kura augstākā izglītība ir iespējama. Jebkura izglītība, pat nerunāsim par augstāko. Jebkura profesionālā izglītība ir ar disciplīnu, bet talants ļauj to izdarīt ātrāk. Un, ja mēs runājam par zobārstniecību, tad tie ir vienkārši manuāli skili, jā, ko viens cilvēks var izdarīt ātrāk, vienu un to pašu kustību, ko var izdarīt cits cilvēks. Tā kā daļēji tas ir balstīts uz to, kas ir darīts pusauģu gados, jā, meitenēm manuālie skili, mikromanuālie skili attīstās ātrāk nekā puišiem. Mums pat bija savā laikā psiholoģijas nodarbības par to, ka lielākā daļa no kolēģiem, ar ko es mācījos kopā, lielākā daļa kolēģu bija kaut kāds hobijs, kas bija saistīts tieši ar mikromanuālām kustībām. Citam patika pužļus likt, citam patika adīt, citam patika kaut ko skrūvēt un lodēt. Tās ir visas mikrokustības, ko cilvēku grupa, ar ko es mācījos kopā, kas jau tā kā bija tiem cilvēkiem jau iekšā. Cilvēks, kas pirmoreiz paņem urbi rokā 3. kursā, kas ir pirms tam vairāk nodarbojies ar kaut kādām lielām darbībām bez mini manuāliem skilliem, viņam būs to grūtāk izdarīt. Un otrs jautājums ir, kad to sāk? Nepavēlti es pieminēju to pusauģu vecumu, jo mēs ātrāk sākam, jo tās pašas mikrokustības mums būs labākas. Tāpēc manam kursabiedram rezidentūras intervijas laikā pajautāja profesors, vai viņa bērnībā patika Lego klūcīšus likt kopā. Tas ir pierādīts par to, ka mūsu, it sevišķi es runāju par zobārstiem, mēs ļoti esam atkarīgi no mūsu manuālām spējām, kas ir attīstījušās dažādos vecumos. Atgriežoties pie tām studiju laikām, vai jums bija kaut kādas bailes studiju laika vai tāds brīdis, piemēram, kad gribēs visu pamest un tomēr varbūt ne zobārstniecību kaut ko citu? Studiju laikā nē, tur bija straightforward. Tur nebija jautājumu. Jā, bija bail, protams, pirms katras sesijas. Tur viss bija skaidrs, jo es stipri mēģināju neatteikties no sociālās dzīves un no draugiem. Man bija, diemžēl, slikti piemēri.
daļa no cilvēkiem, no draugiem, no bērnības draugiem, kas iestājās medicīnā un bija 3-4 gadus vecāki par mani, viņi vienkārši pazuda no manas aprites, un līdz ar to es uzskatu, ka es zaudēju draugus, un tas man bija kā piemērs darīt visu, lai mani draugi paliktu, un mēs joprojām draudzējos gan ar klases biedriem, gan ar skolas biedriem un ar kompāniju, kas ir no tiem laikiem, bet tas bija apzināti. Lai viņi redzēja, ka es vairāk mācos nekā viņiem sanāca mācīties, jo, protams, medicīnas prasa daudz vairāk tieši kontaktu stundu mācībām, bet es darīju visu, lai es varētu ar viņiem kontaktēties pēc iespēja vairāk. Tas bija reāli apzināts darbs, nepazaudēt draugus. Jā, bet man padevās zobārstniecības priekšmeti. Protams, ar vispārējās medicīnas priekšmetiem man gāja kā ar visiem medicīnas priekšmetiem. Es nevarētu teikt, kad es biju kaut kāds superzvaigzne, bet ja tas darbs patīk, tad es atceros joprojām gan anatomijas ieskaites, gan pat fizioloģijas ieskaites, gan histoloģijas ieskaites, jā. Un terapijas normas, protezēšanas normas un visu pārējo tā kā jau pieminēju, man bija kolēģi, kas bija vecāki par manīm, un es katru semestru viņiem prasīju, kad paliks vieglāk, jo mūs vienmēr baidīja to, ka pirmais gads ir visgrūtākais. Bet kaut kādā, es biju laikam 3. kursā, un viņi bija 6. kursā, un tad viņi saka, nepaliks vieglāk, tu vienkārši pieradīsi. Jā, es teiktu, ka 5. studiju gads laikam pat bija, neskaitot gala eksāmenis, kas vienmēr ir satraukums. Tur bija visvairāk zobārstniecības, un man liekas, tas man bija visvieglākais gads. Kas jums bija tāds pirmais darbs medicīnā? Sanāk tā zobu tehnikas? Zobu tehnikas pie mammas, jā, bet tas varbūt bija pirmais, es strādāju poliklīnikā, sterilizācijā, tajā laikā vēl nebija vienreizējās šprices, un tad bija jāmazgā adatas, jāmazgā bija stikla šļirces, jāmazgā, kas bija katru dienu jāsina bija adatas, un tad toreiz nebija pakošana, bija pakošana, mēs likām tādās kasetēs un likām sterilizēt. Tas bija pirmais darbs. Un ar to arī vēl viss nebeidzās. Es 2 dienas pirms tam, kad man vajadzēja sākt poliklīnikā strādāt, uzkāpu uz dēļa ar naglu, kas man izdūrās cauri kājai gandrīz vai. Un tad, es biju klips sterilizators. Un kā sākās pirmais darbs ar pacientiem? Tā bija tā kā prakse, universitāte. Es strādāju par asistentu diennakts zobārstniecības klīnikā, un tur jau sāku kā asistents, un tad, kad jau pabeidzu, tad jau strādāju kā ārsts, un daudz laika pavadīju dežūrās Stabu ielā. Toreiz bija diennakts zobārstniecība Stabu ielā. Caur to ir gājuši daudzi manas paudzes kolēģi. Jā, tā kā pieredze bija no elementārākiem zobu nolūzušiem stūrīšiem, beidzot ar salauztiem žokļiem. Tā kā bija interesanti, un tas ļāva vairāk saprast, kura zobārstniecības nozare man tā kā ir tuvāka. Un no ķirurģijas, kas likās sākumā, kad ķirurģija ir galvenais, ar ko nodarboties, tomēr palika pie protezēšanas, ņemot vērā gēnus, ģimenes gēnus, jā, jo man mamma ir zobtehniķis, viņai māsa ir zobtehniķis, man 2 brālēni ir zobtehniķi, es biju zobtehniķis, tā kā
ja bērnībā daudzi spēlējās ar, nu es nezinu, kas bija mājās, ar ko spēlējās, tad man mājās bija zobārstniecības instrumenti, un es trenējos, kā var ar pirkstiem apgriezt instrumentu otrādi tā, lai tas iet visātrāk, un lai ar divpusēju instrumentu varētu strādāt. Man tas reāli likās visforšākā lieta, ko varētu darīt. Visiem pārējiem tur plastelīns, jums vasks, jūs jau tur zobus modelējat. Un viss pārējiem. Nu, zobus nemodelēju, jā, bet ar vasku visu kaut ko darījām, jā. Un izmantoju zobu tehnisko plasmasu, izmantoju kā borskābes vietā uz novus galdiem. Un tā, kā pie manis mājās novus slīdēja, tā ne pie viena neslīdēja. Tā kā tas arī bija, kā visi gribēja nākt pie manis spēlēt novus, tāpēc, ka zināja, ka slīdēs galds. Šis ir labs lifehacks, kuram nav tas borskābes. Man liekas, ka viņu pat profesionālās sacensībās Latvijā pat viņu izmanto kaut kur. Vai ir kaut kāds pacients, par kuru jūs tā kā nekad neaizmirstīsiet? Varbūt tur bija kaut kāds sarežģīts gadījums vai kaut kāda situācija smieklīga? Pirmais pacients, par kuru es nopelnīju naudu. Jā, čau, es neteikšu, kā tevi sauc, Nil. Jā, un tas stāsts bija, viņam bija 2 priekšzobos liels caurums. Katrā no priekšzobiem bija liels caurums, jā. Salaboju abus 2, ja es nemaldos 3 stundas man tas prasīja, daudz sviedrus, pirmā nopelnītā nauda. Viņš atnāk pēc tam uz pārbaudu, pēc nedēļas, darīt kaut ko nākamo. Un viņš saka, tā, Viktor, ko tu man esi izdarījis? Un tā seja bija vēl nopietnāk nekā man. Man, protams, nolaidās viss, kas var nolaisties. Sākās tahikardija, jā, sviedri un vispārējais. Ko es varēju izdarīt, jo tās plombas sanāca tiešām labas. Un viņš saka, es pirms tam varēju šeit strūkliņu izlaist, un tagad es vairs nevaru. Tā kā, jā, caur, viss tas, protams, bija humors, jā, viņam patikās, ka tās sprauga vairs nebija, jā, bet, tas pārdzīvojums bija, jā. Vai ir kaut kas tāds, kas jums medicīna iemācīja par cilvēkiem, ko jūs pirms tam varbūt nesaskaroties ar pacientiem, tā kā ārsts un pacienta attiecības, varbūt jūs to pirms tam tā kā nebijat pamanījis? Ja dzīve piespiež, tad var iemācīties visu. Nevar iemācīties visu, un tu nebūsi labs visiem, lai kā tu censtos, tu nebūsi labs priekš visiem. Pirmā sūdzība, ar ko es saskāros, bija man nostrādājot 10 gadus, un par manīm uzrakstīja pirmo sūdzību, un es nevarēju saprast, ko es esmu izdarījis tādu, kad es neesmu bijis pietiekami labs tam cilvēkam. Tas bija tāds pirmais šoks, jāsaka, jā. Es par to ļoti ilgi domāju un atceros to līdz šim brīdim. Ko es varētu izdarīt labāk, savādāk, lai tā sūdzība nebūtu bijusi. Jā, beigās izrādījās, ka tur arī bija mentāls problēmas pacientam, un tā arī nebija adekvāta sūdzība, jā, par to, kas it kā bija izdarīts, bet kaut gan tas, kas tika apgalvots, kas tika izdarīts, arī nebija darīts tajā pacientē. Bet kā tāds pirmais šoks profesijā man tas bija. Bet tas ir tāpēc, ka arī dažas pacienti man prasa, kādu daktaru var ieteikt. Es tā kā dažreiz baidos ieteikt kaut kādu daktaru, jo man liekas, ka pacientam svarīgi tā kā pašam atrast savu speciālistu, lai viņam būtu komfortabli ar viņu strādāt. Ieteikt mēs varam un drīkstam, un es pat teiktu vajag. Katrs ir stiprs kādā noteiktā profesijas sadaļā. Ja cilvēks prasa dermatologu, visticamāk pie acu ārsta viņi nesūtīs. Jā, tā kā. Bet es domāju, ka mēs arī zinām gan savus limitus, gan kolēģu stiprās puses, un kāpēc neieteikt. Ieteikt ārstēšanu, tas ir cits jautājums. Jā, es domāju, ka
ļoti bieži mums ir vairāki veidi, kā mēs varam nonākt no punkta A uz punktu B. Tā kā tas veids, kā tur nonākt, ir pacienta izvēle, bet piedāvāt visus iespējamos mēs visticamāk nevaram, bet galvenos iespējamos variantus, kā uzlabot pacientu atkarībā no viņa sūdzībām, tas mums ir jādara. Bet tas arī mēs kādreiz ar draugiem jokojam par to, ka, kad liek mājaslapā klīnikas kaut kādas bildes, kā tur starpība kāda bilde, bet īstenībā pacienti ļoti daudz izvēlas ārstus tieši pēc bildēm. Mums bija sapulce pirms 2 mēnešiem, jā, un es arī stāstīju, ka šobrīd lielākā daļa profesionāļu, ne tikai medicīnu, tiek izvēlēti kā prece. Mūsu sociālie tīkli pārdod, mūsu sociālie tīkli un vispār modernā komunikācija izveido kā preci, tādēļ mēs runājam par mārketingu, tādēļ mēs runājam par dažādām sociālām aktivitātēm visādos tīklos un to dažādu paudžu cilvēkiem ir grūti uztvert. Grūti pieņemt, nevis uztvert. Jā, tas neatiecās tikai uz medicīnu. Tas attiecās, es domāju, uz visām profesionālām nozarēm. Jā, tas skan briesmīgi, jā, bet mūs izvēlās kā veikalā, apskatot mājaslapu, apskatot atsauksmes. Tas šobrīd vēl statistiski nav galvenais ārstu izvēles kritērijs, jo projām reputācija ir galvenais, no mutes mutē ir lielākais avots, kā nonāk pacienti vismaz mūsu klīnikā, bet tā proporcija, ko mēs esam veikuši jau pirms gadiem 4, no interneta pie mums nāca 10%, tad šobrīd no interneta mums nāk 50%. Jā, tā proporcija ir ļoti samainījusies. Jā. Bilde ir svarīga, foto ir svarīgs, runāšana ir svarīga, bet svarīgākais šobrīd vēl ir tas, kā jūs sevi parādat kabinetā. Jā. Vai tas tā paliks vēl pēc 5 gadiem vai pēc 3, es nezinu. Ņemot vērā, kā tagad darbojās arī mākslīgais intelekts ar visām viņa 80% kļūdām. Jā, cik mums šobrīd aktīvs ir 3 gadus pēdējos, jā, tā kā kas ar viņu notiks un cik aktīvi darbosies mākslīgais intelekts un vai viņš jau sāks ieteikt kaut ko pēc vēl 3 gadiem, visticamāk, ka jā, visus biedē ar to, kad zudīs daudzas profesijas, jā, viņas zudīs, medicīnā, zobārstniecība tas ietekmēs vēlāk nekā citas profesijas, jo mēs tomēr esam stipri manuāla darbība, bet paskatieties uz to, kas notiek medicīnā. Jā, tikko mans kolēģis dr. Vagānovs veic pirmo operāciju ar robotu Latvijā. Mums ir ļoti labi zinām, kad jau ir implantācijas roboti, tagad jau ir endodontijas roboti. Jebkurā gadījumā mēs būsim vajadzīgi, bet mums tuvojās konkurence. Tie nebūs 10 gadi, tie nebūs 15 gadi, bet Zvaigžņu kari ir viena no manām mīļākām filmām, un, protams, tā kā Lūkam Skywalkeram nocirta roku, tad viņu atjaunoja robots. Jā, tā kā viss, kur ir algoritms, ar laiku var tikt aizstāts ar kaut ko mākslīgu. Daudz daktari saka, ka radiologiem būtu jābaidās pirmiem. Jā, mēs arī meklējām softu radioloģijas. Jā, tas pat bija mums, mēs to darījām pirms mēneša. Vēlreiz es domāju, ka tas neaizstās cilvēku, vismaz ne tuvākajā laikā, un šobrīd visi šie rīki ir ļoti stipri palīgrīki, kas uzlabo ātrumu, pātrina komunikāciju,
uzlabo saprotamību pacientiem, jā. Atcerieties manu video pagājušajā nedēļā, jā, ar konsultācijām, ar digitālo rīku izmantošanu. Tas ir pārredzamāk, bet tas neaizvieto cilvēku. Vismaz šobrīd vēl ne. Nu, paldies Dievam. Jā. Un jāatcerās arī, ka tas varbūt ir tā kā jaunākiem kolēģiem svarīgāks, ka ne visas paudzes vienādi uztver modernas tehnoloģijas. Kad mums ir jāmāk darboties gan analogi, gan digitāli. Bet, nu jā, arī jāatceras par to, par mākslīgo intelektu, ka tomēr tur jāuztver vēl pagaidām kritiski, jo, kā es jau minēju, viņam ir ļoti daudz kļūdas. Jā, protams, jā. Statistika rāda, ka 80% un bija podcasts, bija kaut kad janvārī, jā, kurš bija tieši veltīts šim. Tad tur ļoti labi varēja redzēt to, ka tas, ko atbild mākslīgais intelekts, tam ar realitāti medicīnā vēl ir ļoti, ļoti tālu. Bet tagad es domāju, ja pazustu tā kā elektrība uz kaut kādu laiku, tad ļoti daudz cilvēku nezinātu varbūt, ko darīt. Kā aizstāt citas tehnoloģijas. Nu, lielākais piemērs mums būtu digitālai rentgeni. Jā, kamēr bija analogie, mums vēl ir analogie aparāti palikuši. Viņus gan neizmanto, bet ja nebūtu digitālie rentgeni, tas mūsu diagnostiku... Kā es saku pacientam, es bez rentgena šobrīd esmu akls. Es varu parunāt, bet rentgens var apgriezt to visu par 180 grādiem. Jā, tā kā negribās atgriezties arī 90. gados rentgeni taisīja samērā reti. Jā, tā kā tajos laikos atgriezties negribās, bet palikt bez interneta. Šobrīd tas ļoti stipri ietekmētu, jā. Kubā visticamāk, ka varētu strādāt. Mēs redzējām Kubā pirms gadiem 5, 7, jā, zobārstniecības kabinetu. Jā, tur ir vismaz tas, ko mēs redzējām, stipri negribētos tur nokļūt pie zobārsta. Tā arī parādās kaut kāda Instagram video par to Afriku, jā, un tur tiešām skaties, un ir tāds, vai tiešām mūsdienas kaut kur vēl ir tā. Ir tā. Mēs dzīvojam, Latvijā ir augsts zobārstniecības līmenis, arī salīdzinot ar Eiropu. Mēs daudzās lietās ejam pa priekšu, arī ar visu to, kad mums ir populācijas ierobežojumi, mums ir mazāk cilvēku, līdz ar to mēs nevaram visu ieviest tik ātri, kā mums gribētos, un daudzām lietām mums nav liederības koeficienti to ieviest, bet lai neatpaliktu no modernās zobārstniecības un uzturētu šo pacientu komfortu un kvalitātes līmeni, mums kaut kur ir jāiegādājās kaut kāda ierīce, kas nav finansiāli izdevīga, bet kas ļauj mums sniegt tikpat kvalitatīvu, ja ne kvalitatīvāku pakalpojumu, kā tas ir kaut kādās citās valstīs. Nu jā, un atgriežoties pie tās pašas Kubas, 60. gados es neesmu dzīvojis, bet 80. gadu zobārstniecības kabinetā es esmu piedzīvojis. Tā kā tur izskatījās, ka tas ir vēl pirms 80. gadiem. Jā, un es domāju, ka cimdus viņi ir redzējuši, bet visticamāk kaut kur žurnāla izgriezumos un tik netīru medicīnas kabinetu, kā es redzēju Kubā, es neesmu redzējis nekur. Nu, tiem Instagram video es redzēju, ka tur ir kaut vielīši kaut kas, un tur jau var redzēt iepriekšējo pacientu. Progress ir gājis garām tai iestādē, vismaz tur, kur mēs redzējām, to, ko redzējām mēs. Jā, es nesaku, ka tur ir slikti speciālisti, jā, plombes. Man joprojām ir plombes, kas turās no 80. gadiem. Es jau domāju, no Kubas jūs pateiksim. Jā, tur es negāju, tur man bija viss labi ar zobiem, jā. Bet mēs pirms 2 nedēļām skenējām manu zobus, un tur vēl bija plombes, kas man ir no 80. gadiem, tā kā priekš
tā laika ierobežotās tehnoloģijas ir tā, kad var panākt rezultātu, vai viņš atbilst mūsdienu kritērijiem? Nē. Āfrikā zobārstniecības kabinetus neesmu redzējis, bet esmu redzējis reklāmu zobārstniecības kabinetiem tūkstnešu vidū. Man kolēģis atveda plakātu, ko viņš noņēma nost, nevis plakātu, bet metāla šilti, kas ir tieši ar zobārstniecības kabinetu reklāmu, kas bija Tunisijā, Tuksnesī. Tā kā man viņa mājās ir nē, es viņu atvedu uz klīniku, pareizi, viņš man ir klīnikā pat tagad. Tā kā, Kuba ir ar saviem ierobežojumiem, vairāk, protams, viņi ir politiski, Trumpam uz to ir savs teikums gatavs, jau kaut kam viņš tur gatavojās, cerēsim, kad tas paliks tikai ar viņa biedēšanu un kad ne līdz kādam militāram konfliktam tas nenonāks. Bet tie paši kubieši ir ļoti lepni par to, ka viņiem medicīna ir bez maksas, un mums bija tieši diskusija ar mūsu gidu, par to, ka bet mums viss ir bez maksas, un tā es saku, bet tur ir netīrs. Nē, viņi slauka no rīta un vakarā. Tā kā tur nav netīrs, tur viss ir forši un viss ir labi. Tā kā paši kubieši, vismaz ar zobārstniecību, bija ļoti lepni. Man liekas, ļoti daudz runāt par to, ka varbūt netradicionāla zobārstniecība ļoti daudz arī Instagramā parādās visādi video, kur uz ielas reāli seši cilvēki, un viņam tur ar nagu vīlīti vīlē to zobus, un saka, zobi ir tā. Tā nav nagu vīlīte, tā ir parastā vīle. Jā, par Indiju. Mums pat kolēģi bija tagad ekskursijā, un viņi reāli nofilmēja. Indijā tā ir ikdiena, tur ir arī zobārsti, bet ir arī ielu zobārsti, kas gan izrauj zobus, gan arī protezē. Daži materiāli, kas viņiem ir, daudzi materiāli, kas viņiem ir reāli no zobārstniecības, tie ir garnitūras zobi, kurus var nopirkt zobtehniskos veikalos, ir pašcietējošā plastmasa, viņš pat sterilizēja ar kaut ko, man liekas, tie bija zilie graudiņi vai kaut kur viņi to visu mērcēja, bet nav tā. Ar visām mušām, kas tur bija, bet vismaz viņi mēģina kaut kā tos instrumentus no viena pacienta nelikt patiešām mutē. Un bija kaut kāda viena filma pirms gadiem 10, kad tas parādījās un aizgāja viral tas pirmais video, kad cilvēki stacijā pirms vilciena pieliek protēzei zobu. Teorētiski tas viss ir, ne tikai teorētiski, tas praktiski ir izdarāms, viņi izmanto pašcietējošo plasmasu. Piemēra pirms tam protēzes, kā viņi viņus uztais, to gan es neesmu redzējis. Varbūt ir kaut kāds standarts, ko viņi tur izmanto, un tad pielieko 1 no 10, ko pēc tam uzlabo. Tam ir sakars ar reālo zobārstniecību. Ja man vajadzētu izdarīt, es to varētu izdarīt Indijā uz ielas, jo materiāli, vienīgais es esmu pieredzis pie rotējošiem instrumentiem, nevis pie galdniecības vīlēm, ar kuru viņi pievīlē zobu garumu un pievīlē protēzi. Bet nav jau tālu jāmeklē, mums pacienti arī izmanto visu kaut ko salūzt. Biežākais, protams, ir salīmēt zobu protēzi ar superlīmi, kas nevisai labi darbojās. Man ir bijusi paciente, kas saka, šodien es pie jums nevarēšu ierasties, jo viņai trūks priekšzobi, un viņi reāli no kožļenes, pirms iziešanas no kožļenes, taisa zobus priekšējos, lai varētu iet cilvēkos un atnākt uz šejieni. Reāli tā, kad es esmu redzējis cilvēku, kurš atnāk, un viņam priekšējie 2 zobi ir uztaisīti no kožļenes. No sakožļautas kožļenes. Nevis tā, kad ielikti 2 orbīti, kā mēs esam reklāmā redzējuši. Bet viņi reāli izveido mini-skulptūras, kur ieliek mutē, un ar to darbojās. Tā kā viņi ir bijusi pie manis 2 reizes, tālāk mums nav izdevies. Un man mamma stāstīja, ka es neesmu pieredzējis tādu protēzi, bet ka
pacients bija sašuvis protēzi salūzušu, jo viņš bija kurpnieks un viņš bija sašuvis ar neilonu diegiem, bet viņi teica, sašūts bija tik precīzi, ka tā protēze nekustējās. Jā, tā kā, un viņš viņu bija lietojis ilgu laiku, kad pat tie neilonu diegi, ko izmanto kurpnieki, viņi ir samērā biezi, un viņam pat augstlējās bija tā kā iespiedumi no tā, jo viņš bija daudzus gadus nostaigājis ar salīmētu protēzi. Jā, tā kā tehniski jau var izdarīt visu ko, bet pacienti lūdzu nedariet tā, lūdzu nelīmējiet protēzes. Mēs to varam izdarīt 2-3 stundu laikā, un tas būs precīzāk, un tas būs labāk. Jā, bet tas, ko dara Indijā uz ielas, to var izdarīt. Jā, tā kā, un viņiem pat bija vienu es redzēju, ka viņš labo riteņus un blakus viņam ir zobārstniecība. Tā kā tas ir apvienojis, ja nav pacienti, ja visi ir ar zobiem, tad viņš vismaz var salabot velosipēdu. Jā, tā kā dzīves ceļi ir neizdibināmi. Jā. Arī higienas, ja mēs skatāmies pa pasauli, ir higienas, zobu koki vai birstīšu koki, kur, man liekas, Āfrikā tas bija, vai Dienvidu Amerikā, es neatceros, ir speciāls koks, ko viņi sakožļā, nolauž zaru un sakožļā, viņš izveidojās tā kā otiņa, un viņu izmanto zobu higienai. Un tīra zobus, viņam pat bija kaut kādas antibakteriālas īpašības, kaut kas tāds. Tā kā tas pat bija divi vienā, gan mehānismi, gan antibakteriāli. Ja mēs runājam par pasauli un zobiem, man liekas, ka okeānijā ir ciltis vai Āfrikā, kuri pusauģiem, man liekas, pusaudzēm pirms kāzām aplauž zobus. Jā, kas skaitās skaistu metalons. Jā. Viņi gan raud tajā laikā, bet pēc tam ir ļoti priecīgi, jo priekšējie zobi ir ar robiem uztaisīti. Bet es tiešām neatceros, vai tas bija Okeānijas kaut kādā valstī, vai tas bija kaut kur Dienvidamerikas džungļos kaut kur, jā. Un par baltiem zobiem un cietiem zobiem Latvijā ir mazāk flora nekā mums gribētos, līdz ar to mums nav tik gaiši zobi, kā mums gribētos, bet ja mēs skatāmies uz citām ādas krāsām, man bija, joprojām ir draugs no Šrilankas, kurš šeit mācījās un tagad jau atpakaļ ir atgriezies dzimtenē, un kad viņš pie manis laboja zobus studiju laikā, mums likās, ka viņam ļoti gaiši zobi, bet tad, kad mēs pielikām krāsu skalu, tad viņam bija tieši tādā pašā krāsā kā vidējam aritmētiskam latvietim, bet tas kontrasts, protams, parādīja to, kad viņam izstāsta, ka tie zobi bija gaišāki. Protams, ir individi, kuriem būs gaišāki zobi, bet lielākā daļā tas tomēr ir uz kontrastu. Tur bija dažādas tehnoloģijas. Vienus tur vienkārši zariņu, vienus tur vajadzēja sakožļāt, un tad ar viņiem tīrīt, un kaut kāda vēl koka miza bija, ko darīja. Vai smagenes berzēja vai kaut ko, es vairs neatceros. Tagad manikīra speciālisti, man liekas, viņi arī dažreiz tur trāpās te video, kur tā kā aizgāja pie manikīra, man pie reizes zobus salaboja, tā kā pielika tu. Labi, es neesmu manikīra speciālists, bet cik es zinu, ka materiāli, kas ir manikīriem, nākuši no zobārstniecības. Jo pirmie, kas izmantoja gaismā cietējošos kompozītus, bija zobārsti. Un, gan jau toreiz viņi gan maksāja ļoti dārgi. Šobrīd ir daudzi materiāli, kas ir pirmās paudzes, viņi ir pieejami pa visam citām cenām. Protams, jaunākās paudzes modernie materiāli ir saglabājuši savu cenu un pat kļuvuši dārgāki, bet viņiem arī tās tehniskās īpašības ir daudz savādākas nekā materiāliem, kas bija pirms 25 gadiem vai 30 gadiem.
Bet kompozīta materiāli ir ļoti mainījušies. Mēs to redzam arī printējumos materiālos, un pirms mēneša mēs izprintējām arī klīnikā pirmos zobus, ko var izmantot jau ne tikai mēnesi vai 2, bet ko var izmantot no 3 līdz 5 gadiem. Tā kā tās modernās tehnoloģijas un modernie materiāli arī zobārstniecību mainā. Es biju izstādē pirms 20 gadiem, un tur bija pirmais zobārstniecības skeners, kas visā zobārstniecībā bija tā kā kaut kāds kosmos, kam neticēja, ka tā tehnoloģija atnāks. Nu tad mums šobrīd klīnikā ir cik? 6, 7? Jā, mums skeneri ir jau gandrīz katrā kabinetā. Bez tā šobrīd mēs vairs nemākam un negribam strādāt. Bet atgriežoties pie manikīra specialistiem, ja mums ir vienādi materiāli, tas nenozīmē, ka pie manikīra specialistam var zobus arī labot. Viņi nav vienādi materiāli. Viņi ir no vienas sugas, bet no vienas grupas. Bet viņi noteikti nav vienādi no stiprības, no ķīmiskās drošības, no tā, ko viņi izdala, no tā, kā viņi sacietē un no tā, kā viņi var ietekmēt zobu struktūru. Tā kā tas nav viens un tas pats, lai arī darbības mehānisms ir vienāds. Es vienmēr salīdzinu 2 vadītājus. Tramvaja vadītājs un trolejbusu vadītājs. Abi ir vadītāji. Samainiet viņus vietām un paskatieties, vai viņi varēs braukt ar otru transporta līdzekli. Jā, tā kā neplombēsim zobus pie manikīra. Bet manikīru pie zobārsta? Manikīru pie zobārsta baigi dārgi būs. Baigi dārgi, un es nezinu, vai kāds no zobārstiem varēs uztaisīt tik kvalitatīvi, kā var manikīrs. Jā. Bet jā, kā es jau minēju iepriekš, jūs arī esat ne tikai redaktoris, bet arī klīnikas vadītājs. Kas bija tas brīdis, kad jūs sapratāt, ka jūs vēlaties vadīt klīniku un nevis tikai ārstēt? Tas bija jau sen, tas bija no studiju laikiem, jau pirms studiju laikiem, kad es mācījos par zobu tehniķi. Tad tieši šajā ēkā, kur tagad ir klīnika Adenta, bija zobārstniecības preču veikals. Un tā kā es strādāju par zobu tehniķi, tad man šeit nācās braukt un pirkt materiālus. Un tai pašā laikā es arī piegādāju mammas gatavotās protēzes zobārstiem pa visu Rīgu. Un man likās, ka nekur nav kur nopirkoties centrā nekad. Kaut kur ir vārtrūmēs jābrauc, viss ir šaurs un kur tie pacienti liek mašīnas. Un man likās, ka atbraucot uz šejieni, ja man kādreiz būtu zobārstniecības klīnika, es vēl nemācījos par zobārstu. Bet doma bija, jā, ja man kādreiz būtu zobārstniecības klīnika, tad būtu forši, ka viņi būtu šiteni. Jo šeit ir gan pārkings, gan liela ēka, gan mēs esam centrā. Jā, nepagāja ne 15 gadi, kā tas realizējās. Mums bija protezēšanas nodarbības 4. klīnikā, 403. kabinetā, ja es nemaldos. Un viņš ir šaurs un garš kabinets viņš bija. Man bija pats pēdējais krēsls, un mums toreiz strādāja māsiņa Inta, kas sagatavoja visus materiālus un instrumentus priekš zobārstniecības. Un man protezēšana vienmēr bija pēc nakts dežūrām. Un man nāca miegs vienmēr, bet viņi saka, tu visu laiku tāds miegains, kas un kā. Es saku, es gatavojos, man būs kādreiz kabinets vai man būs kādreiz zobārstniecības klīnika ar 10 krēsliem. Jo tajā protezēšanas tur bija 8 krēsli, un es teicu, man būs ar 10 krēsliem. Tā kā tā doma, kad man būs klīnika ar vairāk krēsliem nekā protezēšanas nodaļā, man jau bija no studiju laikiem. Tas tagad ir pārvērties par 23 krēsliem, 24. Es pat īstenībā joprojām nezinu, cik mums ir kabineti. Jā, tā ambīcija, tā doma ir bijusi no jau pirms studijām. Jā. Tā kā gan par zobu tehniku, gan par savu klīniku, gan arī par krēslu skaitu. Jā. Kas ir grūtākais vadītāja lomā? Palīdzēt visiem.
Lai visiem būtu labi. Visiem nekad nebūs labi, gan visiem pacientiem, gan visiem ārstiem. Atrast zelta vidusceļu, palīdzēt visiem, jāsaka, likuma robežās, tā jau palīdzēt mēs varētu visādi, bet rast visiem padomu, rast visiem risinājumu, palīdzēt nonākt līdz kompromisam un neļaut ieiet rutīnā. Laikam tas ir, tas rutīnas jautājums ir tas, kas man šobrīd ir visaktuālākais, jo rutīna ir stagnācija, rutīna ir neattīstība, nepareizs vārds, rutīna ir neattīstīšanās, arī tas varbūt ir nepareizs vārds, bet stagnācija ir tas, kas man traucē visvairāk, un no kā es mēģinu izvairīties un mēģinu to nodot cilvēkiem kolektīvā. Turpināt par vadītāju lomu. Vai ir kaut kāda atšķirība starp labu ārstu un labu vadītāju, jo tas sfēras medicīna un klīnikas vadīšana, tas tomēr drusku ir biznes. Vai to viegli apvienot, vai ir kaut kādi savi izaicinājumi? Es jau sākumā teicu, ka es esmu vairāk cilvēks, nevis vairāk ārsts un vadītājs. Un priekš manis klīnikas bizness ir, lai cik tas neskanētu lecīgi, klīnikas bizness ir sekundāri, un es esmu to atdalījis ar savu kolēģu dalību, un biznesa lēmumi. No manis nāk idejas, bet izpildījums nāk no citiem. Man ir galvenais mans palīgs, es viņu nesaukšu par vietnieku, es teiktu, ka viņš ir klīnikas otrs vadītājs ir Kārlis, un arī mūsu kompanjons Šarunas, tā kā tie biznesa lēmumi mums ir kopīgi, bet tā izpilde, apstiprinājumi nāk no manis, bet izpilde ir no citiem cilvēkiem, un tas man ļauj vairāk palikt par ārstu un par cilvēku, vai otrādi, par cilvēku un par ārstu nekā par biznesmeni. Tas nav pareizi no uzņēmuma vadības lauciņa viennozīmīgi, es to zinu, es to apzinos. Es nemāku vadīt biznesu, tādēļ tas ir nodots citiem cilvēkiem. Es nāku ar savām idejām, dažreiz ar saviem veto, dažreiz ar savu piebremzēšanu, dažreiz otrādi ar kaut kādām idejām, kas pātrina, bet izpildi ir atstāta citiem cilvēkiem. Un tas, es neesmu mācīts būt par vadītāju, lai arī es daudz lasu par klīnikas vadīšanu, ne tikai klīnikas par biznesa vadīšanu. Es daudz lasu un klausos par attiecībām tieši par darbinieku un vadītāju attiecībām, bet mans fokus nav biznes. Mans fokus ir zobārstniecības attīstība, mans fokus ir jauna tehnoloģija ieviešana, mans fokus ir palīdzēt ārstiem, palīdzēt pacientiem. Bizness, protams, ir liela daļa šāda klīnika, jebkura klīnika bez vārda biznesa nevar pastāvēt, un man ir izdevies manu lomu tieši vadības ziņā samazināt, ļoti stipri ietekmēt, bet maksimāli samazināt. Es negribu darīt to, kur man ir par maz zināšanas. Bet arī, man liekas, arī būtu grūti, piemēram, kaut kādas veselības aprūpes sfērā taisīt biznesu, ja arī viens no vadītājiem vai arī īpašniekiem nav saistīts ar medicīnu, jo tomēr tā ir specifiskāk. Un tāpēc vajag, lai būtu kaut kāds cilvēks, kurš saprot kaut ko no medicīnas, lai varētu to efektīvāk arī kaut kādus jautājumus risināt un ievest arī kaut ko jaunu. Un tāpēc es domāju, ja klīnikas vadītājs nebūtu dakteris, tas arī būtu drusku savādāk. Ir dažādi biznesa modeļi. Es zinu klīnikas, kuras vada biznesa vadītāji. Viņas ir
finansiāli stabilākas, viņas ir finansiāli pareizākas. Man šāds modelis nav pieņemams, tāpēc, ka tur pietrūkst klīnika ar komfortu un cilvēku dakteri ar sirdi, kas man ir ļoti svarīgi. Un man ir izdevies, es arī domāju, domāju, ka labs ārsts labi klīniku vadīt nevar, lai būtu arī labs, lai varētu veltīt tikpat daudz laika ārstēšanai, cik klīnikas vadītāji. Vienkārši vadītājs, vadībnieks, kāds no cilvēku ar tādu izglītību var vadīt efektīvi klīniku, vai viņa būs medicīniski un cilvēciski pareiza, nezinu. Varbūt. Jā, tie modeļi ir dažādi. Tas, ko esam atraduši mēs, mums ir gan zobārsts, gan ekonomists, gan vadītājs, gan mārketinga speciālists. Un lomas ir maksimāli sadalītas. Mēs savā starpā pieņemam kopējus lēmumus, kas ir diskusiju laikā pieņemti. Lamāties mēs nelamājamies, bet skaļāki vārdi mums arī ir izskanējuši. Mēs esam viens uz otru dusmojušies, apvainojušies un vispārējais. Jā, tas ir darbs, un šobrīd sapulces man kā klīnikas vadītājam ir 2-3 reizes nedēļā. Jā, tā kā tas ir, kādreiz sapulces bija 1 reiz 3 mēnešos. Jā, tā kā es piedalos vadīšanā un lēmumos, bet viņi tiek sabalansēti starp šīm 4 lietām, kuras es minēju, 5 lietām, ko es minēju pirms tam. Vai nevajag, katram ekspektācijas ir savādākas, ir cilvēki, kas ir uzņēmīgāki, kas to gribēs un kas to darīs. Jā, man to gribējās pirms es vispār biju zobārsts. Vai tas derēs visiem? Es zinu cilvēkus arī, kas ir atvēruši un aizvēruši privātu praksi, jo saprotu, ka atnākt uz darbu un aiziet no darba ir vieglāk nekā atnākt uz darbu jau domājot par visu pārējo, un tad, kad visi ir aizgājuši no darba, tad vēl sēdēt un darīt un domāt. Tas nav viegli, tam ir vajadzīgi morāli, finansiāli līdzekļi, tam ir vajadzīgs laiks. Bez komandas nekas nebūs. Tā tendence visā pasaulē iet uz to, ka arvien vairāk veidojās liels globāls ķēdes. Tas Eiropā ir ļoti redzams, Skandināvijā ir ļoti redzams. Man liekas, Skandināvijā ir viena ķēde ar 1200 klīnikām, Norvēģija un Dānija kaut kas tāds. Somijā ļoti plaši tas iet. Polijā tas iet. Anglijā ir ļoti daudz arī ķēdes. Ko tas dod un kāpēc mazai praksē ir grūtāk manā skatījumā, jo maza prakse nevarēs piedāvāt to, ko var izdarīt liela klīnika. Pacientiem arvien vairāk patīk, ka visu var izdarīt zem viena jumta, ka nav jābraukā tur un tur. Tas ir labi, ja cilvēks apzinās, ka viņš nevar izdarīt labi visu un ka viņš sūta pie cita speciālista, ja, jo, kā bija reklāmi, tas, kas var visu, tas nevar neko. Ja, domāju, ka ļoti reti, kurš cilvēks var izdarīt ideālu endodontiju, fantastisku protezēšanu un precīzu implantāciju. Jā, un arī, lai to izdarītu viens cilvēks, tad tas vienkārši prasa laiku, līdz ar to tas cilvēku skaits, ko var apkalpot, viņš būs mazāks. Ir vietas, kur privāta prakses būs un paliks, jā, tas ir ārpus kaut kādām centrālām pilsētām, jā, kur ir mazāks iedzīvotāju skaits, tur tīri finansiāli nav
rentabli uzturēt multifunkcionālu klīniku, bet es runāju tiešām par kaut kādām tur mazām apdzīvotām vietām ar 300 cilvēkiem un tā tālāk. Jā. Tā kā bez komandas ir grūti to izdarīt, vai komandu ir viegli savākt kvalitatīvu uzreiz pēc atvēršanas, arī domāju, ka ne. Un parasti tā klīnika atvēršana, vismaz kā mēs esam strādājuši, ka viņi notiek pakāpeniski. Tad, kad mēs sākām šeit, tad, kad es ienācu, tad bija 6 krēsli, tad viņi pārvērtās pa 8, tad bija 10, tad bija 13, tad 16, tad 18, tad 22, tad 24. Jā, tā kā tas viss ir pakāpeniski, un vēl mums jāņem vērā ir mūsu valsts specifika, kā speciālisti pietrūkst, un tas ierobežo to jaudu, ar kuru mēs varētu tā kā darboties kvalitatīvi. Atzīmēšu, kad atkal kvalitatīvi, jā. Kā saprast, ka komanda ir tie īstie cilvēki un vai jums ir grūti uzticēties citiem? Sadarbība un savstarpēja kvalitāte un saprašanās. Ir ārsti, ar kuriem es nevaru vienauties par ārstēšanas plāniem. Ir ārsti, kur mēs saprotamies no pusvārda. Tas tāpat kā jebkurās attiecībās. Mēs neejam draudzēties ar cilvēkiem sabiedriskā transporta pieturā un izvēlēties, ka tagad ar tevīm ir forši un ar tevīm nav forši. Jā. Tā kā tas viss balstās uz pieredzi un uz savstarpējo sadarbību. Bet jūs arī minējat par to, ka jūs daudz lasāt arī par klīnikas vadīšanu un tā, bet man liekas, ir diezgan grūti saglabāt arī autoritāti un cilvēcību vienlaicīgi, jo jābūt arī ļoti jaukam kolēģim, pie kura varētu vērsties un izzināt jebkurus jautājumus, bet tā pašā laikā jāsaglabā tā autoritāte. Man liekas, tas ir diezgan grūti, vai kā jums liekas? Tas ir grūti, bet ja taisa to, kas, ja cilvēks darbojas ārpus savas kompetences vai mūsu pieņemtiem klīnikas standartiem, tad viņam par to ir jāzina. Jā, un man nav nekauns to pateikt, ja es varu parādīt to, ka šeit ir paredzēts tā, kādēļ tas ir izdarījies tā, tad cilvēks lielākā daļā izdara secinājumus. Ir kolēģi, kas neizdara secinājumus un no kuriem mums ir bijis jāšķirās. Jā, tas nav viegli. Katrai sarunai ir jāgatavojās. Paldies Dievam, tādu sarunu ir maz, bet dažreiz to nedaru es. Tā kā viss ir individuāli un tāda strikta robeža nav, un kā jau es jau vairākas reizes minēju, es esmu vairāk cilvēks nekā vadītājs. Arī ir tā, ka studenti arī nāk uz praksi, arī tieši ādentā. Un ir tā, ka dažreiz pēc sarunas jūs saprotat, vai studenti ir potenciāls vai nav potenciāls, un vai vienmēr var saprast, vai būs labs speciālists vai nebūs labs speciālists? Nevar. Kādreiz adentā nāca strādāt tikai un vienīgi pēc ieteikumiem. To mēs esam tagad pārvarējuši, un it sevišķi, ja ir ārsti, kas ir tikko beiguši, es redzēšu, kā viņi darbojās pēc 2 gadiem. Ātrāk, es domāju, ka tas, ko var redzēt, ir, protams, komunikācijas spējas, jā, un kas ir, mēs jau pirms tam runājām, jā, ka tas ir, es neteikšu, ka puse, bet, tuvu tam no turpmākās karjeras, jā, bet manuālās lietas, tās 10,000 stundas ir katram jānostrādā. Jā, tā kā sevi saukt par speciālistu, es teiktu, ka
pareizi būtu tā, ja liek roku uz sirds, tad pa speciālistu kļūst pēc 5 gadiem. Ja mēs tā sarēķinam 10 000 stundas, jā, kas iekļaus gan manuālos skillus, gan komunikācijas skillus, gan pieredzi. Jā, jo, ja arī ir tie manuālie skilli iegūti ātrāk, un tas pats talants ir, jā, un tas urbiens ir skaists un plomba ir brīnišķīga, tad pieredzi mēs nevaram iegūt no grāmatām. Pieredzi mēs iegūstam no pacientiem, pieredzi mēs iegūstam no savām kļūdām, pieredzi mēs iegūstam, labāk, lai mēs iegūstam no citu kļūdām, pieredzi mēs iegūstam no literatūras. Jā, tā kā tam ir vajadzīgs laiks. Lai cik skaists tas diploms neizskatītos uzreiz pēc pabeigšanas un tas certifikāts, lai cik viņš forši nebūtu, tas vārds pieredze, viņš ir svarīgs un jauniem speciālistiem viņas vēl nav. Bet vai jūs pamanījat kaut kādas kļūdas, kas tā kā vieno visus jaunus speciālistus, vai katram tomēr tās ir kaut kāds savādāks? Par kļūdām es teiktu, ka ir divas. Vienas ir, ka sevi novērtē stipri pa zemu, otrs ir otrādi, ka sevi novērtē stipri pa augstu. Tā kā tās ir tās kļūdas un ķerās klāt tam, ko nezinu, vai neizdara to, ko vajadzētu izdarīt. Tā kā tās ir tās galvenās divas lietas, jā. Viss, kas ir pa vidu, viss ir labi. Okay, kādu padomu jūs dotu citiem jaunajiem ārstiem? Tādi, kuri tikko ir pabeiguši studiju un tikko uzsākuši kaut kādu profesionālo darbību. Es jau viņu devu tagad studentu biedrības, studentu pašpārvaldē, studentu pulciņam es jau devu, jā, un tur bija divi padomi, jā. Nomazgājiet griķus no šķīvi uzreiz, jo to ir izdarīt daudz vieglāk, nekā pēc tam mērcēt un berst. Bet, ja nopietni, tad viņš neatšķirsies no tā, ko es jau teicu kolēģiem citā sarunā, ir jūsu laiks šobrīd ir mācīties. Jums ir jāmācās, jums ir vislabākā galva priekš mācīšanās, jūs vislabāk uztverat zināšanas, tas ir grūti, jums ir jāņem viss jaunais un jāsūt sevi iekšā kā švammē visa informācija, ko jūs varat, tas palīdzēs visā jūsu turpmākajā dzīvē. Tā kā tas jūsu šā brīža izvēles ir svarīgākās izvēles jūsu turpmākajā dzīvē un turpmākajā karjerā. Tā kā mācīties tas nenozīmē tikai lasīt grāmatas un klausīties podkastus un skatīties TikToks un vispārējo. Literatūra un periodika un augiet profesionāli visās nozarēs, kādās jūs varat. Un izbaudiet dzīvi un izmēģināt visu, ko jūs esat gribējis izdarīt, bet līdz kam nav pieticis laika vai spēka. Par to, ka tagad aktīvi jāmācās drusku sajūt spiedienu uz saviem pleciem, bet jāmācās arī visu dzīvi. Tā kā... Jā, jums ir aktīvākais periods, jo ja mēs atkal skatāmies uz statistiku, tad mana paudze ir visneefektīvākā. Mūsu pienesums balstās uz pieredzi, nevis uz jaunām zināšanām. Jūsu pienesums balstās uz jaunām idejām, kreativitāti, enerģiju, spēku, negulētām naktīm, trakām idejām un tā tālāk. Drusku tagad ārpus medicīnas, kā jūs atslēdzaties no darbā? Jo tiešām ļoti daudz pienākumu, daudz darbā, vai jums sanāk kaut kā atslēgties, nenest darbu uz mājām, nedomāt kaut drusku par darbu? Nenest darbu uz mājām ir jāiemācās. Es biju tikko pabeidzis rezidentūru un nonācu doktora Kilhorna klīnikā Bavārijā. Un viņš bija viens no tiem, kas man iedvesmoja vispār
būvēt tādu klīniku, kā ir Adenta. Un viņš teica, kad izejot ārā no darba, viņš nedomā par pacientiem. Un man likās, kā tu vari būt tāds lecīgs un kā tu to vari nedomāt par savu darbu. Kamēr pacientu ir maz, tikmēr par pacientiem ir jādomā. Ne, par pacientiem jādomā visu laiku, bet darbu uz mājām nest nevajag. Man arī sieva strādā ar mani kopā, bet viens no noteikumiem ir, ka mēs mājās nerunājam par darbu. Mēs to esam, ja nav kaut kāda ārpus standarta situācija, kas ir jārisina ātri un dikti, mēs mājās nerunājam par darbu, jo pēc 12 stundu darba dienas vēl strādāt mājās man vairs neļauj vecums, nav vairs vēlēšanās. Es maksimāli mēģinu izdarīt visu darba laikā, un tā ir viena lieta. Ļoti labi mani atslēdz no darba golfs. Tagad ir jauna aizraušanās, kas ir dārs, man aug kļavas, banāni, hortenzijas, un vārdi gluži viņiem nav katram, jā, bet Izklausās pēc džungļiem. viņi ir sadalīti pa zonām, bet tas, ka Latvijā var izaudzēt 3-metrīgu banānu, tas ir tāds challenge, jā, man patīk kaut ko jaunu izdomāt, un ja es varu tropisko augu izaudzēt Latvijā, un viņš vēl pārziemo, man tas liekas interesanti, nekā izaudzēt tulpi. Tulpes arī izaudzēju gan, jā, bet tas man liekas tāds izaicinājumu pilns. Tas banāns jau ir 3-metrīgs? Pagājuši gadu bija, šogad viņš ir tagad kaut kādi 2,5, bet mums vēl vasara nav sākusies. Domāju, ka šogad dabūsim līdz 3 metriem. Bet tie ir pagājušā gada banāni. Šogad man ir vēl 6 jauni un cīnos ar lotusiem. Jā, lotusi man ir lapas palaiduši, bet nezied, bet viņiem grūti iet. Kur ir vasara? Atdodiet vasaru, es neesmu gatavs pavadīt 2 vasaras pēc kārtas tāda, tā kā bija pagājuši gadu. Jā, banāniem ir grūti. Kuram viegli? Ir cilvēki, kam patīk, jā, bet vakar spēlējām Usmas ezera golfa laukumā spēlējām golfu, bija tik labs laiks un nebija vējš un bija saulīt un viss bija labi un viss bija priecīgi, jā, un šodien atkal ir tā. Un tāpēc mēs šodien varam filmēt podcastu, jo ir slikts laiks. Jā, bet man ir jābrauc dārzās, jāstrādā, man banāni jānes ārā, jo vējš aplauza man galvenos 2 banānus, kuri izauguši bija visvairāk, un man viņi, es nevis darbu nesu mājās, bet es pēdējās 3 dienas domāju, kā lai viņus iztaisno, lai viņiem nesabojātu saknes. Šis jau no ortodonties, tā kā viņus iztaisnot, lai ir saknes. Jā, bet viņi jau man ir sagāzušies, tā kā. Bet viņi arī dot arī augļus? 2 ir uzrakstīts uz iegādes šķirnēm 100% fruit. Jā, bet viņi būs vairāk dekoratīvi nekā viņi būs ēdami, un vieni būs rozā. Rozā banāni? Rozā banāni un rozā ziedi, jā. Tā kā tie neaplūza, tiem tikai lapas aplūza, jā. Vai jūs vēlaties kaut kādu tā kā superspēku, kas liektos, ka jums noderētu darbā, vai varbūt arī kaut kāda cita dzīves apakšnozare? Ja neskaita ilgi dzīvot un neslimot, tad es būtu nepraktisks, es gribu lidot. Es sapņos ļoti daudz lidoju, un man, super spēja lidot arī, es varbūt varētu strādāt ārpus Rīgas, kaut kur no rīta aizlidot un atlidot atpakaļ, jā. Tikko vēl pārskatīju, Matrixu pārskatīju, jā, tā kā viņš iemācījās lidot, tad arī bija forši, jā. Nav sakara ar ārstēšanu, jā, bet man liekas, ka tā ir tāda brīvība, ka to var aizlidot. Es gribētu teleportēties. Ideja tāda pati, jā. Jā, bet mazāk laika aizņemt. Redz, teleportēšanās jau ir, tas jau Marvel stēla vairāk, jā. Man vēl ir 90. gadu stils jau. Es pat teiktu 60. gadu, jā. Supermens, tas jau bija pirmais lidotājs. Kas ir
tāda īpašība, ko jūs vairāk novērtējat citos cilvēkos? Godīgums un uzticība. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs arī gribētu sev pateikt 25 gadu vecumā? Kaut kas tāds specifisks varbūt, kas jums tagad liekas, ja jums kaut ko iedegtu padomu? Pievērst veselībai uzmanību ātrāk par 48 gadiem. Dzīvot veselīgāku dzīvesveidu jau no ātrāka vecuma, nekā es to sāku, bet turpināt izbaudīt dzīvi, jā. Tā kā neielikt sevi rāmjos, bet nedarīt pāri savai veselībai, jo tas ir tas, ko nevar dabūt atpakaļ. Es esmu ticis vairā no tādām lietām kā smēķēšana, alkohols, kas ilgu laiku bija manā dzīvē, tā kā bezjēdzīgas lietas, kas manā skatījumā šobrīd skatoties no kāda cilvēka viedokļa, kas šobrīd skatoties neienes pilnīgi nevienu plusu dzīvē. Ja jums arī būtu pilnīgi brīvs gads no visiem darbiem, visiem pienākumiem, ko jūs darītu? Man jau viņš ir ieplānots. Gads? Jā. Viņš īstenībā bija ieplānots šogad, bet globālā situācija pasaulē un kaimiņu valstī ir stipri ietekmējusi to, bet man ir plāns braukt apkārt pasaulē. Man jau ir maršruts. Pa 80 dienām? Nē. Pat 360 dienām, jā. Ir maršruts, izpildes varianti ir dažādi, sākot ar mašīnu, beidzot ar kruīz kuģi, bet apskatīt pasauli no visām viņas pusēm sākot, jā. Es domāju, ka ceļošana ir tas, kas man, vismaz skatoties šobrīd, kas pietrūks visu laiku. Ja man būtu tāda iespēja, es katru mēnesi atrastos citā valstī. Diezgan forši. Un jūs, cik valstis jūs jau esat bijis daudz, man liekas? Jo visādi kursi. Golfu es esmu spēlējis 23 valstīs, 56 golfu, 56 vai 86 laukumos, jā. Tā kā ir, kur tiekties. Kas ir svarīgākais, ko dzīve jūs ir iemācījusi, un varbūt vēl ir kaut kas, ko jūs gribētu novēlēt citiem, vai arī padalīties ar to, pie kā jūs pieturaties? To laikam iemāca dzīve visiem cilvēkiem pēc noteikta vecuma sasniegšanas. Tas ir kompromisi. Pēc sevīm zinu, ka jaunībā tas nav saprotams. Jaunības maksimālis nav tikai termins. Tā ir lieta, kam arī es esmu gājis cauri. Bet bez kompromisiem nav iespējams progress. Jo, ja mēs skatāmies uz to pašu politiku, jaunu politiķu ir ļoti maz. Tāpēc, ka jaunam politiķim ir ļoti grūti iziet uz kompromisu. Man kādreiz tas no visas sirds nebija saprotams, kādēļ ir jānonāk pie kaut kāda kompromisa, kādēļ nav jāiet taisna līnija. Dzīve nav taisna līnija. Dzīvē ir pagriezieni, aiz kuriem ir jāpaskatās. Dzīve ir ceļš, no kura ir jānoiet, un ne visu mēs varam ietekmēt, lai arī kā gribētos izveidot ideālu infrastruktūru, jebkurā veidā. Arī paskatieties uz tādām konstrukcijām sarežģītām un teorētiski perfektām kā kosmosa kuģi. Viņi arī ir ar kļūdām. Un tās kļūdas rodas no mēģinājumiem, no kompromisiem. Nevis kļūdas rodas, bet ideāls rezultāts rodas no tā, ka mēs pirms tam esam saskārušies ar kļūdām, ka mēs esam nonākuši pie kaut kādiem kompromisiem, ka mēs esam uzklausījuši citus, kad mēs esam pieņēmuši citu lēmumus, ieklausījušies citu viedoklī,
pieņēmuši to, ka mēs neesam paši gudrākie un vienīgie uz šīs pasaules, kas var pieņemt šos lēmumus. Tā kā kompromiss un elastība lēmumos ir tas, ko es gribētu būt varējis zināt un saprast agrāk. Paldies, doktor, jums par sarunu. Paldies, ka jūs atradat laiku starp visam darba pienākumiem, ārpus aktivitātēm atnāk parunāties. Mums bija sarunāts, viss bija saplānots. Jā, tagad tiešām paldies. Cerams, ka arī viss pārējie saskatīs kaut ko iedvesmojuši no šā podkasta. Un jā, tiešām novērtēju, ka jūs atradat laiku un atnācat. Jā, paldies!